24% no Latvijas valsts meža apsaimniekojamās teritorijas atrodas Latgales reģionā. Kopējais koksnes piegādes apjoms ik gadus, ko mēs nodrošinām saviem klientiem, ir 6,8–6,7 miljonu kubikmetru apjomā. Savukārt 1,4 miljoni no šī apjoma ir Latgales reģionā. Ik gadus Latgales reģiona mežos pieaugums ir 2,21 miljonus kubikmetru gadā. Mežu apsaimniekošana certificēta pēc starptautiskajiem meža apsaimniekošanas standartiem gan FSC, gan PFC, kas nozīmē, ka mūsu meži tiek apsaimniekot droši un ilgtspējīgi. Mēs savu darbību plānojam ilgā periodā un 3 līmeņos, tātad strateģiskajā, taktiskajā un operacionālajā līmenī. Strateģiskajā līmenī darbība tiek plānota 120 gadu periodam, kur mēs izvērtējam pieejamo resursu, ņemam vērā dažādus kritērijus un modelējam situācijas par pieejamo apjomu mūsu mežos. Taktiskais plāns ir īsāks periods, tas ir 5–10 gadi. Un operacionālais savukārt mēs jau precīzi zinām vietas, kurās mēs strādāsim tuvāko 2–3 gadu laikā. Mūsu stádi praktiski ir derīgi ieaudzēšanai visā Latvijas teritorijā. Un tiešām mums brauc cilvēki pēc mūsu stādiem arī no Kuldīgas, no Ventspils. Pagaidām gan jāsaka, ka tiešām tie ir lielākoties lielie uzņēmumi. Priecē arī, kad ir vietējie uzņēmēji, kas iegādājas stādus un izmanto savu mežu un lauksaimniecības zemju apmežošanai. Mēs esam pārliecināti, ka uzņēmēja darbības vide būs gana laba, lai mēs varētu veiksmīgi attīstīties. Lielākā daļa no saražotajiem bēres saplākšņiem tiek pārdoti Eiropas Savienības valstīs, un vispār uz eksportu tiek ražots vairāk nekā 90% produkcijas. Latvijā bēres saplākšņa patēriņš ir lielāks uz vienu iedzīvotāju nekā citās valstīs. Mūsu saplāksni veiksmīgi pārstrādā arī vietējie uzņēmumi.